Jau patreiz mūsu izvēlētie eksperti strādā pie jauniem testiem, kur rezultāts es parādīšu jums nākamajos raidījumos. Bet šobrīd pārējām pie izklaides tēmas. Ķirts Bērziņš, biznesa cilvēks un arī pazīstams tehnoloģija entuziasts, savā dzīvē izmēģinājis simtiem aplikāciju, ikdienā lieto 10, bet šīs dienas stāsts būs par vienu – Formula 1 Timing App. Viena tāda lietiņa, ko es pirms dažiem gadiem atklāju uz iPhone, bet tagad ir arī iPad versija, speciāla aplikācija visiem Formula 1 faniem, proti oficiālā Formula 1 laika aplikācija vai timing application, ja, kas faktiski reālajā laikā jūs varat sekot līdzi, kas notiek uz trases, tātad televīzijā var skatīties, kā vizuāli izskatās. Šajā aplikācijā jūs varat piezūmot klāt katru trases posmu, redzēt tīri relatīvi, cik tā atstarpe ir un kurš turēs kura brauc. F1 Timing App ļauj interesantā veidā aplūkot jau notikušas sacensības. Kā kuram gājis, kad kurš apdzīts, var aplūkot pašus interesantākos momentus. Šī aplikācija ir pieejama iOS, Android un arī BlackBerry vides ierīcēm. Abonēšana uz sezonu mazliet zem 20 latiem. Tā tiešām vairāk atver to F1 pasauli, ja, un tā sajūta varētu būt tuvu tam, ko redz varbūt mehāniķi boksos, ja, kas skatās ekrānos, viņi redz kaut ko, kas notiek trasē, bet viņi redz praktiski to pašu ekrānu ātrumus vai attālumus, ja, starp dažādiem braucējiem, kurš kur atrodas. Ja, tas klātbūtnes efekts noteikti daudz pastiprinās.